Nākamajā reizē arī nāciet 26. jūlijā. Jā, te šodien pirmā reize tāds pilotiņš. Un izskatās, ka aizies. Galvenais, lai nāk līdzīgi domājoši cilvēki, katram savas lietiņas, man jau arī pilna māja ar visu kaut ko. Man šitāds bija 51. Īstils telefons, īstils. Varēja, kā saka, aliņu attaisīt, čiepai piezvanīt un vēl īziņu aizsūtīt. Pastāst, kas tev te ir, ko tu šodien esi atvedusi un kā tu līdz mums nonāci? Es tirgoju grāmatas latviešu, krievu valodā, principā uz jebkuru gaumi. Tātad tev ir Pandoras lāde ar grāmatām? Jā. Tikai vajag parakāties un visu var atrast. Evelīna ir grāmatu pavēlniece. Pareizi, tā tev varētu nosaukt? Lielākā pārdošana šodien meitai ir. Viņa salasīja vienkārši mantiņas, ko viņai nevajag. Un viņai te visvairāk nāk citi bērni iepirkties. Bet tā jau ir tā krāmu tirgus būtība, ka tu atnes savus krāmus, it kā nevajadzīgas lietas, bet kādam tas nodara. Pareizi? Jā. Perfekt. Ļoti super. Man ļoti patīk, es piedalīšos arī nākamajā tirdziņā. Kas ir tas, kas tev te ir? No A līdz Z. Saucās, tā kā alfabētā. Tā kā alfabētā. Tad tas, kas... Sortimenta daudz, mums nav nosakāms, cik daudz ir, bet vienkārši ir jau tā pa man teikuši, ka no A līdz Z ir viss kaut kas. Tu minēji man no rīta, ka tas ir tavs dzīves veids, ka tev ir daudz mantas visāds. Jā, es dzīvoju ar lietām, mantām. Nu tad... Pētu viņas un priecājos pa viņām un pārbīdu viņas un veidoju kompozīcijas no viņām un instalācijas. Un kā ir? Cilvēkiem ir interesi? Ir. Ir interesi ļoti daudz cilvēku, un es esmu ļoti priecīgi, ka esam šeit un arī turpināsim. Un 26. jūlijā arī būsim te. Perfekt, prieks dzirdēt. Un man īstenībā kā organizatoram arī prieks ar komandu redzēt, ka cilvēki nāk. Jā, jums ir daudz kameras. Super, jūs tā kā varētu man filmēt pretī, tad man nevajadzēs griezties no visām pusēm. Es šodien 2 pozīcijas pārdevu uzreiz. Ļoti labi. Nopelnīju. To es saprotu, šies ir pareizais piegājiens. Un no kurienes viss tās mantas arī nāk? Man liekas, no visas Latvijas. No visas Latvijas. Savāks. Vieniem vecākiem mājās, otriem vienkārši sakrājās. Kas citam nedara, tas atkal citam ir baigais zelta gabaliņš. To es esmu pārliecinājusi. Sākumā Perfekt. es tam neticēju, bet tā ir. Man ir viena atmiņa. Man bērnībā bija šitāds. Nē, vai, paldies. Man sieva nezapratīs. Šitājā traukā olas vārījām. Bērndārzā šitāds čaļņiks bija. Bija alumīnija. Bija arī podi. Jā, bija. Īstenībā es tagad ņemu šito katru lietiņu atceros, kur es tādu esmu redzējis. Wow. Jā, nu skaisti. Kādreiz cilvēki šitādas lietas novērtēja. Suvenīriņi skaisti. Un šitais ir kaut kas. Kas tik te nav? Šodien te no rīta tā cilvēki ņēmās ar visu šito. Nu, pagaidi, nu, zajets, pagaidi. Ārpats, kas tik te nav? Kas meklē, tos atrod. Čau, Javier! Pastāst, ko tu te dari? Mums ir dažādi sēdienus, hotdogs, burgers, to, ko cilvēki pārsvarā ēd, tāds kartupeļas frī, tāds ļoti street food ēdienas. Super. Perfekt. Jā, vegāns arī ir, piemēram, kartupeļas frī, mums ir churros. Nu, čau, Marta, izstāsti, kas tev šodien ir un kā tu nokļuvi līdz šitam visam pasākumam? Nu, caur ģimeni, caur radiniekiem, caur vecvecākiem, kuru pērles mantiņas var dzīvot tālāk. Kas tev ir šodien tā piedāvājumā? Pulksteņi? Patīk pulksteņi? Jā, un arī vispār tā cieņa pret vēsturiskām lietām, kuras gan glabā amata prasmi, gan ražošanas vēsturi, un tas viss man ir ļoti tuvs. Laimīgie laiku neskaita, vai ne? Tieši tā, tikai novērtē. Nu, super. Kas ir tas tavs šodienas tāds atklājums par pasākumu? Kā tev pašai liekas? Cik krāšņi un daudzpusīgi, nu te var atrast no visu kaut ko, un arī, ka tā vieta, ka Viskaļu pagalms ir ārkārtīgi piemērota. Man tā liekas, ka tas tāds foršs. Šeit ir ērti izkārtoties, gan ir paēnītis, gan saule, nu, kā izcila vieta, mierīga, izcila mūzika.
Jā, starp es citu, man arī teiktu, patīk. ka, paldies tam, kurš ir veidojis playlisti. Jā, tā kā Kas ir tas, ko tu ieteiktu nākošajiem, kas vēl nav pieteikušies uz mūsu tirdziņu 26. jūlijā? Kas ir tas, ko tu viņiem ieteiktu? piedalīties. Jo, kāpēc palaist garām? Ir Tieši īpaši tā. tiem, kas ir tepat tūmā. Taču tik ērti. Un es teiktu, ka nevajag baidīties no laikapstākļiem, vienkārši vajag atnākt. Arī, jā, jo tepat blakus ir ķīšusērs, kas ļoti bieži aizpūš garām lietu. Perfekt. Tad mums Tad teiksim nevajag ķīšezaram, lai baidīties. pūš garām Jā, visu laiku. Jā. Ko tu novēlētu tiem, kas sēž tagad mājās uz dīvāna, kas domā nāk vai nenāk? Vainīgi, ka Tieši tā. neesmu šodien. Jauna tradīcija, vai ne? Un kaut kas pilnīgi jauns. Mums ir visu laiku ir cilvēki, citi tirgotāji arī stāsta, ka negaidīt labi, tāpēc, ka pirmajā reizē var neizdoties. Mums sanāca, vai ne? izdevies. Nākamā reize 26. jūlijas tiekamies šeit. Noteikti būsim vispārēji arī. Paldies jums! Lai veicās!